Klimata pārmaiņas vairs nav abstrakta problēma. Aizvadītā vasara bija karstākā planētas ziemeļu puslodē. Šovasar mēs piedzīvojām augstāko temperatūru zemeslodes vēsturē. Temperatūras rekordu sasniedz arī pasaules okeāni. Visasāk to izjuta tieši Āfrikā, kur līdz karstumam nāca sausums. Vietējie, kas gadsimtiem dzīvojuši saskaņā ar dabu, tagad ir kā izmesti no laivas. Viņu dzīves vide pārvērtusies par tuksnesi. Tiek prognozēts, ka klimata pārmaiņas tuvāko 5 gadu laikā skars vairāk nekā 10 miljonus Kenijas iedzīvotāju. Vienlaikus jāsaka, ka valstī, no kurienes mēs nākam, ir mazāk nekā 2 miljoni iedzīvotāju, un daudzi no mums par klimata pārmaiņām vīpsnā vai uzskata tās par nebūtisku problēmu. Klimata pārmaiņas spilgti var redzēt te, Austrumāfrikā. Esam ieradušies Kenijas galvaspilsētā Nairobi. Tā ir lielākā Austrumāfrikas pilsēta. Nairobi mēdz dēvēt arī par saules pilsētu, taču tagad saules ir par daudz. Vienīgais, ko Kenija un visa Austrumāfrika vēlas, ir lietus. Hyenas come in the city too? No, but there is a time there was a lion in the city. This is our immigration house in case you lost your passport. Mēs esam filmēšanas grupa no Latvijas. Esam atlidojuši marta sākumā, kad parasti sākas lietus sezona. Taču no lietus nevēsts. Ir pamatīgs karstums un neredzēts sausums. Līdz ar to arī iznīcība un bats. Nairobi mūs sagaida Leonards. Pirms gada viņš izveidojis nevalstisko organizāciju Enko Lilī, lai palīdzētu Masaju sievietēm un bērniem, uzlabojot viņu dzīves vidi, tuvinot iespēju bērniem mācīties skolā un palīdzot agrīnu grūtniecību gadījumā. We are quite new, building capacity. Maybe as we upgrade, we'll get a big office. Klimata pārmaiņas Kenijas dienvidos atnesušas milzīgu sausumu. Mēs dosimies viņam līdzi uz Masaju apdzīvotajām vietām, lai dokumentētu klimata pārmaiņu radītās sekas. Pirms doties uz Kenijas dienvidiem, Leonards iesaka sagādāt dzeramā ūdens krājumus. Esam nopirkuši 74 litrus ūdens un varam doties ceļā. Mūsu autovadītājs sauc Samuels. Viņš ir no Kikuju cilts. Tā ir lielākā Kenijas etniskā kopiena. We are about 10 million, but in the whole country we are about 53 million people, and we are 44 tribes. Kad mēs atstājam Nairobi aiz muguras un dodamies uz Masaju zemju sirdi, ainavs piedzīvo dziļas pārvērtības. Kādreiz sulīgā un auglīgā apkārtne kļūst par sausiem plašumiem, kas ir spilgts atgādinājums par ilgstošo sausumu, kas ir pārņēmis reģionu. Ceļu šķērso mājlopi. Dzīve nesteidzīgi rit karstuma svelmē. Saules nogurdināti. Dienas vidū ir virs 30 grādiem pēc Celsija. Yeah, today is a market day here. It's not done every day. That's why you see there is a lot of people here. You like it? Masai ir Kenijas vizītkarte, kur apdzīvo plašas platības Kenijā un Tanzānijā. Viņi ir lielopu audzētāji, tādēļ pieeja ūdenim viņiem ir ļoti svarīga. Lopu skaits Masajiem nosaka statusu ciltī un arī to, cik lielu ģimeni varēs atļauties. Vēsturiski Masaji vienmēr bijuši kareivi, kuri pretojās verdzībai. Agrāk puikas apgraizīja bez anestēzijas, uzskatot, ka tas veicinās kareivīgumu un stingru stāju. Nereti tas notiek arī mūsdienās. Šodien Masai ir viena no Kenijas ciltīm, kuras visvairāk skārušas klimata izmaiņu radītās sekas. Tieši tādēļ mēs dodamies pie viņiem. Pēc 3 stundu brauciena sasniedzam Mailī Tisa ciemu. Viens no pirmajiem skatiem ir izžūvusi Lesongojo upe. Šobrīd lietus sezonas laikā tai būtu jābūt pilnai ar ūdeni, un straumē ūdens būtu jānes uz Amboseli ezeru. Bet šobrīd te ir vienīgi putekļi. Many people depend on this river for irrigation, for cattle, and even for the schools. There's a school in a neighborhood here that we use the water. But it's quite sad, as you can see. It's dry. It's completely dry, and it has been dry for the past 4 years. We walk for
10 to 16, 15 kilometers in search of water. We just there and hoping that we'll get some rain somewhere, someday. Mailī Tisa ciematā ir aptuveni 1000 iedzīvotāju. Pabraucot nostāk, redzam no zariem un māliem būvētas būdiņas. Par mājām tās grūti nosaukt. Masai kultūrā būvēt mājvietu ir sievietes pienākums. Jāsaka, ka ciematā vispār vīriešu tikpat kā nav. Viņi devušies ar ganāmpulku meklēt pārtiku, kamēr sievietes paliek pieskatīt māju un rūpēties par bērniem. Izdzīvot un paēdināt bērnus vienām pašām ir ļoti grūti. Brīžiem pats jautājas sev, kā viņi te nenomirst no bada. Today, the whole country, Kenya, is affected by the drought, especially us in Masailand. The climate has changed. In our times, we have never seen a drought like this. The majority, they don't have food because we rely on cows. They have died. We are going to lose even the children. The Maasai community will end up with nothing because we don't have any source of livelihoods except livestock. Na arar honopi era isumashole kaya sage na nuron kete barua na tasa nuron ngere kurma wara sandi tukitonironi va sie penyo do oleng ana launi anya bada wi yare ya ngana pe tum nyana ngara ya kulo lenga nana na ngore tangara ini ya kujela sandi kwa tumki barua neroni tenisumo ke na yo ngera na do na yere ram emira rankangire nendo gira nikisumi Ini makanya raun dah karena kena sekolah bisna nalagi kena besemara. Awan nakirun ni ya nairu ni kemana? Ūdens trūkuma dēļ cieš arī lopi. Līķu un kaulu kaudzes kā tādi rēgi rotā ceļmalas, atgādinot, ka nāve ir tepat blakus. Ūdens trūkst katastrofāli. Tāda šodien ir klimata pārmaiņu cena. Vietējie un nu jau arī es turpinām gaidīt lietu. Yes, we have cows. There are so many, but drought have taken some of them. And now we have left with little. In the beginning was 100 and something, but now it's 10. Do you have any other income? Do you do? No, we don't have. And I have 4 children. Kisenjie Kapiloja Muraja ir 57 gadus veca atraitne ar 9 bērniem. 3 meitas ir izprecinātas. Hamera ngishu. Nebo sirkon. Megure arayo sigiriya. Mera enkiteng. Ore tenakata naa kigira aing'asie amu ore olameyu naa kerrodo oleng. Akijo larin okuni. Ore oshi iyiok irmaasai naa enkiteng intotiyie enkae, miata naa iyie ewueji nitumie iropiyiani, enkiteng intoki amirr aitotiyie enkae. Mikiata ewueji nikitumie enkurma. Neeku inasita iyiok olameyu tenkaraki nkishu naatumutari. Ata enkisuma. Meekure etii nkera sukuul, dalta eneba tenkaraki sukuul meekure eeta entoki nikisumie. Dalta ajo orng'ame kitii. Meekure namu keheita. Mikiata nkariak. Natengena no Lamala Timajo ir 35 gadus jauna. Viņa ir jaunākā no savu vīra 4 sievām. Tagad palikusi viena un audzina 4 bērnus. Kada vajara doga. Ara bangi shukumo, ara shirini. Ara gra larin okuni. Ara gollo sukulu. Ne gollo ko hege. Ne gollo agara mara de anga mo ora bana ara marangi shuna mayela ne ga na marangi shumeti. O sukulu na ngara onko hege. Ogļu tirgošana nabadzīgākajiem ciemata iedzīvotājiem ir vienīgā iespēja tikt pie kaut kādiem ienākumiem, bet medaļai ir arī otra puse. Tiek iznīcināti maz palikušie koki un vide. Vide, kurā Masai dzīvo. Tas veicina klimata pārmaiņas un nākotnē viņus iedzīs vēl lielākā nabadzībā. The majority of us distracted the whole system of the environment by cutting. If we destroy the environment by cutting the trees, there will be no rain.
Vēl viens veids, kā vietējām sievietēm nopelnīt pārtikai, ir darināt pērlīšu rotas. To kā prasmi mammas paudzēs nodod meitām. Bērnu ikdiena šeit ir ļoti vienkārša. Lielākie dodas uz skolu, bet mazākie cauru dienu pavada savannas svelmē. Viņi spēlē paslēpes un klasītes, bet pārsteidzošākais ir tas, ka viņi visi smaida. Par spīti nabadzībai un vienkāršiem ikdienas apstākļiem bērnu acīs ir prieks. Meltons Ole Moke ir vietējās kopienas līderis. Viņu var saukt arī par virsaiti. Viņš ir Masai vecāko padomes pārstāvis. Meltons uz apkārtējo fonu ir bagātnieks. To apliecina arī māja, ko redzam pagalmā, kas ir kā pamatīgs kontrasts iepriekš redzētajiem. Arī iepazīstoties ar mums neslēpj. Apkārtējais ciemats pieder man. Meltonam ir 3 sievas un 20 bērni, bet cik tagad lopu viņš nevar pateikt. Before the drought came, this are almost 400, 300. So they died. I don't know the numbers right now. Even because of the frustration, I never counted them. So the cows also, they have died. Even today, the few we have, we usually pray using our culture. To pray, we always pray God. You know, we are Christians, Masai land, we believe in God. Meltons ir pārliecināts, ka neizbēgami būs jāmaina dzīvesveids un ieražas. Līdz šim Masaju galvenais izdzīvošanas avots bija lielopi. Tagad būs jāmeklē citi veidi, lai izdzīvotu, jo skaidrs, ka dabu mainīt neizdosies. Jāmainās būs pašiem. The only way ahead we can speak to our people, so we don't rely on cows, goats. We have a lot of families, even they don't have any goat, they don't have any cow. They just rely on aid from the government, aid from well-wishers like you people. So food is something we are looking for, and we get water. Viens no veidiem, kā palīdzēt, ir taisīt dziļurbumus. To izžūšajā Lesongojo upē mēģināja darīt Leonards. Tas ir dārgi un nevienmēr nes veiksmi. Šeit, diemžēl, ūdeni tā arī neizdevās atrast. We have a water pump to pump the water that we bought, and we connected with electricity. It's an electric pump. When we went to pump water, it will only come for 2 minutes, and then it was dry. That we don't have water now, but we don't give up. We think we will work more and get some more money, and then we're going to try and do a big one. Lielā sausuma dēļ veidojas konflikts starp masajiem un savvaļas zvēriem. Tā kā savannā arī ir sausums, zvēri ēdamo un dzeramo dodas meklēt pie cilvēkiem, uzbrūk mājlopiem. Masaji veido šādus dabisko dzeloņdrāšu žogus. Because of the predators, the hyenas and the lions, when they come at night. So we use the bushes with the thorn bush to make a homestead. So this one's, at least it will protect the goats. This is newly, so new. This is new, but you see most of it is dry because the cows died long ago. So you can count actually how many cows are left in the homestead. But it was so big, like 100 cows will be here, and you come and see all the cows. We remain with the cow dung. Dažreiz savvaļas zvēri izlaužas cauri dabīgi būvētiem žogam. Leonards ar kolēģiem sarūpējas saules paneļu lampas. Tās naktī ieslēdzas, reaģējot uz kustību. Gaisma zvērs nobiedē, un visbiežāk tiem metas bēgt. Tepat ciematā netālu dzīvo arī Leonarda vecāki.
Pagalmā kā pārsteigums ir koši rozā ziedoši koki. Tie ir tik skaisti, un šī vieta man atgādina par Karenu Bliksenu, kas pirms 100 gadiem šajā apvidū dzīvoja Kenijā. Taču mēs ātri tiekam atgriezti realitātē. Iepazīstamies ar Džeremiju, kuram mamma ir mirusi, bet tēvs pametis viņu. Džeremijs dzīvo pie Leonarda vecākiem. Šādā nelielā istabā, kur nav elektrības, bet ir vismaz iespēja apmeklēt skolu. Klimata pārmaiņas nāk ar jaunu tendenci – klimata bēgļi. Šis puika ieradies Madangā pirms pāris dienām. Līdz robežai viņš stopēja auto, tālāk 6 stundas nāca kājām. Tanzania? Jā. Āņāvā viegli nav. Kas iegu maro? Ayunaru mingara? Ayunara ngishu. Ayunyolero maisha yesida. Eso mingara? Skaidrs, ka nākotnē klimata bēgļu būs arvien vairāk. Viņu mērķis būs ne tikai citas Āfrikas valstis, bet arī Eiropa. Uz ciematu vietējām sievietēm esam atveduši kukurūzas miltus. Miltu pakas tiek izdalītas kopienas dāmām un bērniem. Tas ir neliels, bet tomēr atspaids vietējiem. Pateicībā vietējie skaita lūkšanu. Kamēr mēs runājam ar sievām, tikmēr kā paldies mums jau sagatavotas pusdienas. Mēs savus porcijas atdodam vietējiem bērniem, kas tās apēd gardu muti. Te Kenijas dienvidos satiekam Anitu Soinu. Viņa ir vides aktīviste un Masaju kopienas klimata pārmaiņu advokāte. Anita ir piedalījusies dažādos pasaules vides fórumos un ar savu balsi cenšas nodot ziņu par klimata pārmaiņām. Par šeit, kā Idžado redzamo, arī viņa ir šokā. Right now we are experiencing the worst drought. It is named as the worst drought in 40 years. For the last 4 years, most of the people in the arid and semi-arid regions, which are pastoralist communities, have not had both short and long rains. So this is affecting the access to water. And now we have moved from fighting to have access to clean and safe water to fighting to have any kind of water because of the scarcity. And when you look at climate change, I like to say it may be affecting us, but does not affect us equally. For example, in the same Maasai community, whenever there are droughts, I can say fathers live with cattle in search of water and pasture, and on the way they may get something for themselves. But at home, they leave behind women and girls. Because women can't move, they have to think about their kids, they have to take care of their homesteads, and then girls also remain as boys go to school. So you see that climate change is bringing about different inequalities in different sectors now, such as education, which I and my team champion for. I want to go to school every day. Again, I will go to school every day. Inkatī pamatskola. Šeit mācās 545 bērni. Katrs rīts sākas ar īpašu rituālu jeb sasveicināšanos. Side mark time. Side. Backward mark time. Backward. Skolas forma ir obligāta prasība. Lai arī vienlaikus liela daļa apkārtnes bērnu cieš badu un ģimenēm trūkst naudu ēdienam, tomēr skolas forma ir jāsagādā. Tas veicina disciplīnu, uzskata skolas vadība. Lai dotos uz skolu, bez formas ģimenei jāsarūpē arī mācību priekšmeti. Bet varat iedomāties, ja ģimenei nav ko ēst, par kādu grāmatu vai burtnīcu sagādāšanu var būt runa. There are challenges, of course, because of the drought. You can see how it is. And the main challenge is food. Most of the learners at home, they don't have any food, so they're feeding from the school. And
The school doesn't have any feeding program from the government, so we depend on any well-wishers. Sema words for respect. Words for respect. Words. For respect. Pats skolas apmeklējums ir par brīvu, bet tik un tā sausuma apstākļos daudzu bērnu ģimenes nevar atļauties bērnus sūtīt uz skolu. We say the first one is food, the second one is the dress, the uniform. Most of our learners, most of them, they don't have the shoes, the school shoes, so they use whatever they have. Nikimaliza darasa la 8 niweze kujoin secondary ile masomo ya 844. Sina mzazi mmoja na baba yangu hana kazi tena, hawezi kuwa atapata kazi kwa sababu ni mzee. Kwa hivyo ni hiyo tu ndio itanifanya nisimalize shule, lakini nikipata usaidizi nitamalizia. Mimi sitaki watoto hapa wote. Tokeni wote. Mayungela ende na mnyamaze. Please be quiet, Yeah? Interesanti, ka Kenijā ievērojami lielākā daļa sabiedrības brīvi runā angliski. Vismaz tie, kas gājuši skolā. Visi saprot, ka izglītība un angļu valoda ir vienīgais ceļš prom no laukiem un prom no nabadzības. Sorry. Sema kwa sauti. Sorry. Thank you. Welcome. Šim sausumam, ar kuru masai nav raduši citu risinājumu, kā sadzīvot un izdzīvot, līdzi nāk spēcīgas sociālas sekas. Bieži ģimenes izprecina meitas ļoti agrā vecumā, un tādējādi meitenēm tiek liekta iespēja pabeigt skolu. Ģimene par meitu saņem 1, 2, labākajā gadījumā 3 govis. Nairi Noi Kirariana palika stāvoklī, kad viņai bija 12 gadi. Viņa bija 6. klasē un bija spiesta pamest skolu. Mimi nilikuwa siku hizi kazi ya kiangazi, hatuwezi pata chakula kila siku, na mimi nataka kwenda shule na baba amekosa kitu yenye nitarudi nayo. Nilikuwa nahitaji usaidizi ndio niweze kurudi shule. Mtoto akoza. Mtoto na sisi hata tukikosanga chakula pia mtoto naye atakosa chakula. Nairi Naoi mammai Tinau Kirakrian pavisam ir 8 bērni. Nesen ģimene piedzīvoja pamatīgu traģēdiju. Vienai no meitām tika atklāts audzējs. Meiteni glābt neizdevās un viņa nomira. Arī 14-gadīgās Nairi Naoi liktenis pagaidām nav paredzams. Imikiyiolo ajo kai ikunakini emoyian amu ore apa piitamoyu nejo akarabatate nikimbung'ari sipitalini nikirik nelotu naalo kake mee nejia apa ketiu peini ekeewuo ake alo iltamoyiak abotor naata tanakata etii kuna kera naidipa enkilasi 8. Intervijas laikā asaras ir gan mammas, gan arī meitas acīs. Tās ir bezspēcības un arī nolemtības asaras. Asaras par likteni, kas ir tik netaisns un skarbs. Dodamies uz Nairobi, un pa ceļam ir par ko padomāt. Es gribētu izglābt un palīdzēt visiem Kenijas dienvidos dzīvojošiem masajiem. Gribētu to naudu, kas tiek bezjēdzīgi tērēta pasaules militārajiem resoram un dažādiem kariem, novirzīt šiem bērniem. Lai viņiem ir ko ēst, un lai viņi varētu iet uz skolu. Tik maz, un reizē arī tik daudz. Mūsu pirmo Kenijas stāstu gribam noslēgt ar pozitīvu noti. Tādēļ tuvāk Nairobi apciemojam unikālu kopienu, kas ar sausumu cīnās pavisam citādi.
Vietējās sievietes ir izveidojušas kopīgu grupu, kuras ietvaros savstarpēji dalās ar zināšanām agrokultūrā. Komūnu veido 561 sieviete. Tiek audzēti lociņi, zaļie dārzeņi piramīdu dārzos un uzturēti augļu koki. Most of the Maasai women are not educated. So you find someone was married maybe at the age of 15 or 12 years. She's not educated. A husband is not working. She's not working. So they don't have any income. So the life that they are passing is very difficult. Šeit Masai tradīcijas tiek pielāgotas jaunajiem sausuma apstākļiem. Lielopi vairs nav primārais iztikas avots, jo paēdināt ģimeni var arī ko izaudzējot un nodarbojoties ar biškopību. Now when we started planting these kitchen gardens, so we managed to train some women who are going to train the others. And those others train the others. I thank God because this place has been helping the Maasai community, because when we find that the nutrition was very low in Kajiado, we decided to do something for our ladies. We decided that we could have somewhere where they can come and learn how they can manage the nutrition in their houses. And at the end of the day, they can have something to put on their tables. Even on the beads, a man does not see as if beads can bring a lot of money. So we are training the woman to do the work because that was even in our culture. When you bring up your daughter, you try to teach her how to make the beads. So now it's not only for smartness, but we have to sell and make money so that those money we can pay for our children's school fees and we can bring the food on the table. Sanago, Nigiri Amari.